Sveicināti! Šoreiz mēs turpinām tālāk izpētīt lietas, kas ir saistītas ar intelektuālo īpašumu, un šodienas galvenais tematiņš ir ievads autortiesībās. Kas tad ir tās autortiesības? Viena no pirmajiem, kas sāka aizsargāt autoru intereses un autoru tiesības uz intelektuālo īpašumu, bija Amerikas Savienotās valstis, tāpēc viena no pirmajām definīcijām, kuru mēs šodien apskatīsim, būs ASV definīcija par autortiesībām. Tātad no ASV likumdošanas viedokļa autortiesības ir viens no intelektuālā īpašuma veidiem, un šīs autortiesības aizsargā oriģinālos autordarbus, tiklīdz autors fiksē darbu taustāmā izteiksmes formā. Mūsdienās taustāmā forma nevienmēr nozīmē papīru, akmeni vai kaut kādus fiziskus taustāmus informācijas un datu nesējus, bet tas iekļauj sevi arī digitālās tehnoloģijas un digitālo informāciju kā tādu. Kādi tad ir tie galvenie objekti, kurus aizsargā un kurus definē ASV likumdošana kā autortiesību objektus? Šeit ir redzams sarakstīns, mēs redzam gan dažādu mākslas darbu pārstāvētas lietas, gleznas, fotogrāfijas, ilustrācijas, gan mūzika, gan kinoprodukcija un tā tālāk un tā joprojām. Tātad galvenā ideja, kas šeit parādās, ir tas, ka šīs produkcijas radīšanai un šo objektu radīšanai bija jāpielieto kaut kādas radošās spējas. Latvijas likumdošanā autortiesību definīcija ir tāda, ka autortiesības tās ir tiesības, kas aizsargā autora radošās darbības rezultātā radītus darbus. Šajā brīdī mēs redzam, ka šeit neparādās tā darba materiālā daba, bet kopumā gan vienam, gan otram jēdziena skaidrojumam ir zināmas līdzības. Un arī Latvijas likumdošanā tipiskākie autortiesību objekti ir sekojoši. Līdzīgi kā ASV, mēs redzam šeit gan grāmatas, gan filmas, gan fotogrāfijas, gan tēlniecības darbus, arhitektūras būves, datoru programmas un citus darbus. Kas ir kopīgs un atšķirīgs? Tātad, kā jau tika minēts pirms tam, Latvijas definīcija neietver sevi taustāmo rezultātu, kaut gan, ja mēs paskatāmies uz tiem objektiem, kuri tur tika pārskaitīti, lielākā daļa no tiem ir taustāmie, kaut gan arī tur parādās datubāzes, programmas un arī mūzika un grāmatas, tās var būt gan papīra formātā, gan elektroniskā. Bet abās divās definīcijās ir vairāk līdzīgo lietu. Ja? Pašā pamatā autortiesību būtība ir tāda, ka tas, kurš ir radījis kaut kādu intelektuālo īpašumu, intelektuālā īpašuma objektu, kļūst par autoru. Lielākoties autortiesību objekti gan Latvijas, gan ASV likumdošanā ir vieni un tie paši, un abos divos gadījumos autortiesības ir viens no intelektuālā īpašuma veidiem. Tātad, ja mēs pamēģināsim nodefinēt un atbildēt uz jautājumu, tad kas tad ir tās autortiesības? Nevis vienkārši pārskaitīt objektus, kuri tiek aizsargāti ar autortiesībām. Tātad pēc būtības tās ir autora tiesības, tātad cilvēka, kurš ir radījis kaut kādu intelektuālo produktu, intelektuālo īpašumu,
noteikt, vai kāds drīkst un kādā veidā drīkst izmantot viņa radītos darbus, un par kādām samaksām un atlīdzībām citas personas to drīkst darīt. Tātad pēc būtības autortiesības ir tiesības rīkoties ar savu radīto darbu, tā kā autors uzskata par nepieciešamu. Ļoti daudzos gadījumos autortiesības un īpašumtiesības uz šiem te objektiem, mantiskās tiesības, pieder vienam un tam pašam cilvēkam. Kaut gan praksē var pastāvēt arī gadījumi, kad autortiesības ir vienam cilvēkam un īpašumtiesības var būt kādam citam, vai nu pārvaldītājam, vai darba devējam, kura uzdevumā tika radīts kaut kāds produkts un radošais darbs. Tātad, kā jau redzams šeit, autortiesības ietver pēc būtības sevī divus tiesību veidus. Tātad tiesības kontrolēt savu darbu izmantošanu un par to saņemt kaut kādas atlīdzības un labumus. Tātad tās ir mantiskās tiesības, un otrkārt šīs tiesības aizsargā autora īpašo saikni ar savu darbu. Tās ir personiskās tiesības, un šīs tiesības, kā vienas no pirmajām izpausmēm, ir tiesības tikt atzītam par autoru. Neskatoties uz to, ka tur bija ļoti daudz pārskaitītu objektu, kurus aizsargā autortiesības, ir arī kaut kādi izņēmumi uz objektiem, kuri neietilpst intelektuālā īpašuma objektos, kurus aizsargā autortiesības. Pirmām kārtām tie ir likumi un dažādi oficiāli iestāžu dokumenti, kas reglamentē valsts vai pašvaldību darbību. Tālāk pie tādiem pieder karogi, ģerboņi, himnas, apbalvojumi, tajos gadījumos, kad šo te elementu lietošanu nosaka kaut kādi likumi. Pie autortiesību neaizsargātajiem objektiem pieder arī kartes, kuru sagatavošanu un lietošanu nosaka likumi. Protams, autortiesības neaizsargā arī aktuālo informāciju, kas parādās prese, radio un televīzija par dažādiem dienas jaunumiem, faktiem, notikumiem, bet šajā gadījumā ir jāsaprot, ka tomēr žurnālistu sagatavotie raksti un publikācijas tomēr tiek aizsargātas. Ar autortiesībām netiek aizsargātas dažādas koncepcijas, procesi, metodes, kas ir aprakstītas un nodefinētas vispārējā veidā, bet nav konkrēti realizētas. Un autortiesības neaizsargā to vizuālās mākslas darbu kopijas, kuriem ir beidzies autortiesību termiņš. Kāpēc tās autortiesības ir svarīgas mūsu laikmetā? Pirmām kārtām katram ir jāapzinās, ka tiklīdz jūs radāt kaut kādu digitālo saturu, jūs automātiski kļūstat par to autoru, par tā autoru. Neatkarīgi no tā, vai tam ir kaut kāds materiālais ekvivalents vai nav. Otrkārt, digitālā satura autoram, tiklīdz viņš to rada, ir arī kaut kādi morāli un materiāli ieguvumi, protams, emocionāli, tas nozīmē tikt atzītam par autoru, jā. Bet ir arī materiāli ieguvumi tādā ziņā, ka jebkurš savu radīto autoru saturu var pārdot un apmainīt pret kaut kādiem labumiem. Vēl viens iemesls, kāpēc ļoti svarīgi zināt par autortiesībām digitālajā laikmetā, ir tas, ka digitālo saturu ir ļoti viegli nokopēt. Un tāpēc, ja mēs kādreiz izmantojam citu autoru radīto saturu, to jādara korekti, lai nepārkāptu to autoru tiesības. Tā kā
tīmeklī un digitālajā vidē informācijas ir ļoti daudz. Jāsaprot arī tie gadījumi, kuros mēs drīkstam izmantot autoru radīto saturu un citu autoru darbus, neprasot autora atļauju. Un kā beidzamā lieta, kas svarīga, ir tas spēt identificēt un saprast, kas tad ir autortiesību objekts un kas nav.